Šajā video īsa un ļoti viegli saprotama pamācība par to, kā tirgoties ar kriptovalūtām. Pats svarīgākais atceries, ka kriptomānija šeit jau vairāk kā 7 gadus atbalstot visus, kam interesē šī tēma. Un, protams, ja tu gribi atbalstīt arī mūs, mēs būsim tikai ļoti priecīgi, ja izveidosi savu jauno biržas kontu pie Binex ar mūsu saiti, kas ir atrodama šī video aprakstā. Paldies par to iepriekš. Un tad sākam. Tātad jums ir izveidots savs konts, starp citu, par konta izveidi ir atsevišķi video. Mūsu kriptomānijas YouTube kanālā atrodam šeit Binex kripto biržas konta izveide un bonusu ieguve. Ielikšu viņu arī šeit, kur augšā var uzspiest un pataisno viņu atrast, un arī aprakstā zem šī video. Kad tas ir izdarīts, kad esat izveidojuši kontu, veikuši savu pirmo depozītu, kā iepriekšējā video ir parādīts, tad laiks tirgoties. Nu, lūk, tātad šeit augšā, kreisajā pusē, jūsu kontā ir daudz dažādas apakšsadaļas. Protams, produkti ir vairāk nekā tikai tirgoties, un tos mēs izskatīsim arī citos video, tāpēc turpin piesakot kriptomānijai un esi aktīvs dalībnieks. Bet vēl viens bonusiņš, ja tu izveido kontu ar mūsu saiti, tad mēs tev uzdāvināsim tādu foršu mums vispieprasītāko kursu pirmie soļi kriptovalūtās, kur varēs iemācīties kā no nulles aiziet līdz pirmajiem 100 000 eiro, ja gribēs. Ja, tad te ir vesela virkne ar visādām apmācībām un praktiskiem padomiem. Tā kā vienkārši sazinies ar mūsu adminiem, pasaki, kur ir mans konts, pie jums izveidoju, ieskaitīju savu pirmo, nezinu, $50 depozītu un esmu gatavs mācīties. Tā kā atpakaļ pie tirzniecības, tātad, kas jums ir jāzina? Ir divi veidi tirzniecības, tās izšķirās pamatā, ir spot un ir šīs derivatīvas saucamās. Viena lieta, ko es jums uzreiz varu pateikt, kad nezinu, kāpēc, varbūt tas tā forši skan, varbūt vienkārši tas tā dzīvē ir izveidojies, kad viss tiek nosaukts kaut kādās super sarežģītos vārdos un, katram tam vārdam apšai ir sava nozīme, bet ja jūs esat pilnīgi jauns cilvēks, kurš tikko izveidojis savu kontu un gribat sākt tirgoties, jūs sākat domāt, tad, ko man šeit darīt, ir daudz visādas bildītas, visādi piedāvājumi, acis vien mirdz, ja? Tāpēc uzreiz pateikšu, tātad novienkāršojot, to visu ir diva veida tirzniecības. Spot tirzniecība, tas ir šeit, ja? Tātad zem spot tirzniecības, tas ir tirzniecības veids, kur jūs fiziski nopērkat kriptoaktīvu, kurš pieder jums. Kā piemēram, jūs gribat iegādāties bitcoinu, ja jūs ejat šeit caur spot tirzniecību, veicat pirkumu, un tātad jums fiziski, elektroniski piederēs bitcoina daļa. Ja? Un tas nozīmē, ka tā tirgus cena, kāda būs šodien, tā būs bitcoina tātad arī vērtība. Piemēram, šodien, kamēr es šo te filmēju, tad bitcoins maksās $109 000 ar astīti, ja? Jūs, protams, varat nopirkt kaut vai par $10, kaut vai par $1, ja? Un tad jums piederēs tik liela bitcoina daļa. Tā piederēs jums tagad, un ja bitcoins uzies līdz miljonus, viņš joprojām jums piederēs, un jūs viņu varēsiet pārdot. Ja? Tā saucās, kā saka, parastā vienkāršā tirzniecība. Tas nav tas, par ko mēs runājam, kā kripto tradings, tas ir savu veidu tradings, jā, bet tas ir, ka mēs pērkam tā kā, gatavu produktu. Ļoti vienkārši salīdzinājums būtu, jūs aiziet uz veikalu un nopērkat, piemēram, kilograms ābolus. Ābolus, ja tad jūs iedodat savus eiro, jums iedod pretī ābolus un jums ir āboli. Ja? Jūs varat aiziet tālāk un šos ābolus pārdot kādam citam pa $1, vai jūs varat apmainīt ābolus pret bumbieriem un tā tālāk. Ja tas ir kā spot tirgus darbojas. Tad jums ir kam faktiski pieķerties, lai gan, protams, digitāla valūta ir digitāla, ja, tādā formatā. Bet, ja mēs runājam par tradingu, tad mums, protams, interesē šīs derivatīvas. Ja. Un atkal nosaukums ir interesants, un šeit apakšā ir daudz dažādas sadaļas, daudz dažādi produkti, bet uz to, ko mēs fokusēsimies, ir šīs te nākotnes pārskats, un futures overview. Tad tas ir tas, ko mēs gribēsim tirgot. Spiežam virsū. Iespējams, ka jums pārmetīs uz šo te lapu, te vēl visādas kaut kādas produktu apraksts. Ja nē, tāpat taisno atvērsies, kā saka, grafiki. Ja atveras šī lapa, tad spiežam šeit uz trade, un mums atvērsies, tas, ko jūs vienmēr sagaidat, grafiki, ja? Grafiki ar brīnišķīgiem krāsu svecītēm, vai kā tās var arī nosaukt. Labs ir. Nopietni pie lietas apakaļ. Tātad, atkarībā no ierīces, kādā jūs atverat, izvietojums var būt dažāds. Un, protams, ir arī mobilā telefona aplikācija, kurā tu pašu var tirgot tikpat ērti. Ja? Šeit tātad sāksim no kreisās puses. Kreisajā pusē jūs varēsiet izvēlēties, ko tad jūs gribēsiet tirgot, un atcerieties vienmēr visas monētas, viss tirgojās pārī pret kaut ko bitcoins, pret ASV dolāru, USDT. Tas ir stabilais kriptodolārs, viņš ir ekvivalents gandrīz vienam ASV dolāram, un tālāk šeit uzspiežot virsū jūs varat atrast jebko citu, ko jūs gribētu tirgot. Piemēram, jūs būtu atnākuši šobrīd uz mūsu Telegram kanālu šeit, ja, un jūs redzētu dažādas kaut kādas kripto, tirzniecības idejas. Ja. Šeit varētu būt Ethereums, piemēram,
un te rakstīts, lūk, kā smuki noķeram tērījumu uz šortu, ja? Bet pašķiram tālāk, un pirms skatāmies, kas ir tagad beigās, un pieņemsim, ka jūs šo te pēdējo ieraudzīšanu, te, kur dažādas idejas ir, ja? Jūs noteikti iespiežat šeit like, ja? lai atbalstītu kriptomāniju vismaz tādā veidā, un tālāk jau skatieties, kas jums dara. Nu, šeit arī tātad smagsvaru bitcoins, uz short esam uzlikuši tā tālāk, nu, un šeit arī nosacījumi, ja? Tātad ejam short, tātad pārdosim, un uzspiežot uz attēlu, jūs redzēsiet, šeit ir ievilkts līmenis un šeit ir iedots cipars zem kura. Ja šis līmenis tiek salauzts, kā saka, izkrīt cauri šis sarkanā svece, ja, tad mēs varam iet tālāk un visdrīzāk būs vēl kāpums uz leju. Atcerieties uzreiz, tirdzniecība ir un satura risku, tāpēc riskējiet tikai ar to kapitālu, ko jūs varat atļaut riskēt, un nav neviens traders tur ārā, kurš vienmēr 100% vinnēs. Bet, protams, ar laiku apgūstot šo te, veidot statistiku un visas pārējās lietas, par kurām mēs arī mācāmies mūsu kripto apmācību kursos, ja, var vinnēt vairāk nekā zaudēt. Un ir dažādas stratēģijas un visādas lietas tā. Bet šodien pavisam vienkāršām lietām tātad kādā veidā atvērt pozīcijas, uz ko, kam pievērst uzmanību, ko skatīties. Bet, lai jūs varētu treidot, tad jums būs nepieciešams ievietot savā tradinga kontā tā kā naudu, un šeit tātad aizejot, kur rakstīts ir aseti augšā, ja, šeit, tātad jūs redzēsiet savu kopējo atlikumu kontā, cerams, ka tur ir vairāk nekā šeit mums šajā mazajā kontā, ar ko filmējam šobrīd, bet nu labi, kā ir tā ir. Un tas ir svarīgi, kad jūs redzat, šeit ir dažādi apakškonti. Nu, principā tas tieši tāpat, kā jūsu bankā varbūt ir jūsu galvenais konts, tad ir kartes konts, tad ir konts jūsu bērnam un tā tālāk, tad apakškonti. Ko šeit nozīmē? Tad šeit šis te fund konts parasti būs domāts vieta, kur jūs varēsiet apskatīt savus līdzekļus, tātad veikt jaunus depozītus, izņemt kripto, pārskaitīt un transferēt, tas ir pārskaitīt iekšienē starp dažādiem šiem te kontiem, kas šeit ir malā, un konvertēt tātad no vienas kriptovalūtas uz citu valūtu. Tad šajā gadījumā šeit ir konvertēt kripto, un šeit ir konvertēt uz fiat, un gadījumā jūs esat ieskaitījuši, piemēram, eiro, un gribat konvertēt kriptovalūtu, izmantosiet šo, vai gribat izskaitīt eiro ārā uz savu banku atpakaļ, izmantosiet šo. Nu, pademonstrēšu ātri, kā tā konvertācija izskatās, par cik mums šeit ir USDC. Ja, paņemsim šos tā, nezinu, 50% no tā, kas mums ir USDC, un samainīsim uz USDT. Abas divas ir stabilās kriptovalūtas, ja, bet, nu, kā redzam, USDC ir pat mazliet stiprāks pietuvināts tātad šim te ASV dolāram, spiežam uz zilās pogas, mums ir 5 sekundes, lai samainītu, ja. Šajā gadījumā uz USDT mēs mainījām, USDT ir spēcīgāks nekā USDC, ja, pēc tā, kas te notiek. Nu, lūk, kāpēc es to izdarīju? Tāpēc vienkārši, lai pademonstrētu jums tātad kādā veidā šeit saucamajā futures kontā, kur mēs tirgosimies, varam ieskaitīt savu naudu. To mēs varam izdarīt tātad, spiežot šeit no fund account transfer, ja, piemēram, kas mums šeit ir, ja, otrādi. Samainam kontu, tad mums ir fund account, kur mums ir USDT, un mums vajag šeit uz USDT tirzniecības kontu, tad par to, ko mēs runājam. Nu, šajā gadījumā arī ieskaitīsim, kas mums tur ir, 60 kaut kādi $2, ja, spiežam confirm. Un tagad, principā, mums ir kontā, tātad šeit pie futures kontā, mums ir šī te nauda, ko mēs varam treidot, ja. Nu, tādas praktiskākās darbības, un šis ir tāds praktisks video, lai varētu uzsākt cilvēku, bieži vien cilvēku, ko gribas spiest, nekas viņiem nesanāk, un tad, liekas, es nemāk tirgoties tādā formā. Okay, tālāk, ejam atpakaļ uz tādu tirzniecību, kur mēs jau bijām. Spiežam atkal šīm te pogām virsū, es vienkārši vajadzēja laikam ar to sākt atkāpos, bet, nu, labi, cerams, ka novērtēt mazas dzīves, kā saka, realitātes šovu daļas, ja. Tātad pieņemsim, ka jūs esat izvēlējušies monētu, ko jūs gribat pirkt, jūs redzat šīs te krāsainās sveces, un tad ātri vienkārši parādīšu, ko tās ir nozīmē. Katra šī sveces, tātad viņai ir kaut kāds laika tilpums, kad viņi ir atvērusies, kad viņi ir aizvērusies, ja. Zaļās, vai, nu, atkarībā kādā krāsā jums, kas ir iestatīts, viņus tās krāsas var samainīt, bet, piemēram, standartā zaļas un sarkanas. Zaļās tas nozīmē parasti, ka tas ir bullish, jeb šo tāds augšupējošs gājums, sarkanās tātad ir lejupējošs gājums, ja. Nu, attiecīgi, tad apakšējā daļa ir tā, kur viņas atvērās, augšējā daļa ir tā, kur aizvērās zaļās, un otrādi pie sarkanajām. Ja? Un šajā kreisajā pusē ir tādas atsevišķās sadaļas, kur var mainīt laiku. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka katras sveces ilgums ir kaut kādā laika termiņā. Šobrīd ir atvērts 5 minūšu grafiks. Tas nozīmē, ka katra šī svece, visa tirniecība, kas notiek šajās 5 minūtēs, atspoguļojas šajā svecē. Ja mēs pārslēdzamies, piemēram, uz stundas grafiku, ja, tad mēs redzam visu, kas notiek tātad stundas ietvaros. Tātad vien šī kas saka, svecība ir stundas ietvaros. Ja, te vienmēr visu kaut ko var bīdīt, pārlikt un kas saka,
ar pēli vai ar pirkstu, kādā ierīcē jūs skatāties, var slidināt turp šurp, lai labāk varat redzēt. Ja? Un tā šos te laika sprīžus var tā kā izvēlēties tur līdz nebūtībai. No sekundes, kā redzat, līdz pat tur mēnesim vai gadam. Ja? Tādā formātā. Vēl var pārslēgt arī augšā šeit dažādus skatus šim te attēliem. Kā piemēram, redzēsiet daudzus mūsu attēlus, ko liekam kriptomānijas Telegram kanālā, viņi izskatās šādi, ja, ar bāriem. Nozīme ir tieši tāda pati, tur gan mums parasti ir zili un sarkani, man liekas, atkarībā, kurā ierīcē, kurš no mūsu traderiem ir fotografējis viņu, ja, tad attiecīgi tādā formātā. Bet standartā tad arī šīs sveces, ja, parastās candles, ja. Tā kaut kā. Tā kā tas ir, kā izskatās jūsu grafiks. Tālāk, ja vējam skatāmies šeit labajā pusē, kas šeit notiek, kas tie pa sarkaniem zariem cipriņiem, šeit šobrīd, kā jūs redzat, notiek reāli dzīva tirzniecība. Pa vidu šeit parasti tiek attēlota esošā cena, un šeit tātad visas pārdošanas, visi pārdošanas pieprasījumi, kas šobrīd notiek tirgu, un šeit visi pirkuma pieprasījumi, kas notiek tirgu. Paņemsim kaut kādu citu monētu, kas varbūt netik ātri kustēsies, paskatīsimies, kas mums notiek. Mēs te vienu tādu rekur tirgojām, man liekas, Aster tikko, ja, kā redzat, tad ir pārdevumi kaut kādi ir atzīmējušies uz grafiku, mēs šito labi nopelnījām. Ja, bet tā doma ir tāda, ka te arī rekur tāda pa vidu ir cena, un tad šeit ir pārdošanas un pirkšanas pieprasījumi. Nākamā lieta, protams, ir izdomāt. Ja jūs zinat, kurā virzienā cena ies, trēdings parasti ir diezgan, tā primitīvi vienkārši. Tad ir pārdevēji un pircēji, kā redzat šeit, ja? Un tad jums jāsaprot, kuri uzvar, vai nu pārdevēji vai pircēji. Un otra lieta ir jābūt vienmēr ir pārdevējiem un pircējiem, savādāk tirgus nekustās. Ja tirgus nekustās, tad viņš parasti iet, kā saka, sanslīdē, kā principā šobrīd šeit notiek tā ir izskatās tā lēnām, sanslīdē vairāk tomēr tā tad ir šie te, vairāk ir pircēji, es vienot, vairāk ir pārdevēji nekā pircēji. Ja? Varam uzlikt uz 5 minūšu grafiku un tādā formātā paskatīties. Ja? Jo dažādos saucamais laika režģos, timeframe'os, ja, var izteiksmīgāk redzēt to, kas šobrīd notiek tirgū. Tad uz dienu jūs redzēsiet visu, kas ir dienā. Vai nu viņi bija augšupējoši vai lejupējoši. Ja? Attiecīgi šeit uz 5 minūšu jūs redzat, kas notiek šobrīd. Ja, ja mēs uzliekam uz minūti, ja, ko parasti izmanto tie, kas nodarbojas ar ātru kustību ķeršanu, saucamie skalpu tirgotāji, ja, tie, kas riktīgi bieži sēž grafikos, kas izpilda tur, desmitiem vai pat simtiem treidus dienā, ja, tad viņi ķer šos te ātros viļņus. Ja. Savukārt, mans personīgais trēdinga stils ir diezgan garlaicīgs. Ja. Es pieturos pie principa, jo garlaicīgāks stils jau vairāk var nopelnīt, bet tas ir tikai stils. Bet es izgāju cauri visam šim skalpoju, day tradoju un swing tradoju. Swing trading ir tas, ar ko es nodarbojos šobrīd, kas ir 1 līdz 3 treidiem mēnesī. Ja. Bet, kad es sāku, protams, lai būtu interesantāk, lai būtu azartiskāk, tirgoju daudz, kā saka, pat citreiz vairāk 100 treidus dienā. Ja, tā kā tāds formāts. Lūk, ja jums ir apmēram no jausma ideja, kurā virzienā tirgus varētu iet, vai, piemēram, jūs esat signāla grupā, saņemat šo signālu, piemēram, ja, un gribat atvērt pozīciju. Tad skaramies šeit labajā pusē, tad mums ir vairākas iespējas. Pirmkārt, tad mums jāizvēlās tirzniecības atlikuma mārža, tātad tas, kurš nosaks mūsu tirzniecību, ja, un te ir tāds cross isolated vai separate isolated. Ja. Standartā es jums ieteiktu, sevišķi sākumā izvēlēties šo te isolated, tas nozīmē, ka uz to darījumu, kur jūs atvērsiet, jūs būsiet paredzējuši maksimālo summu, ar ko jūs riskējat, un vienmēr atcerieties, mēs tradējam no riska. Tātad, ja esmu gatavs riskēt, piemēram, ar $100 vai $10 vai ar $5, ja, tas ir maksimums, ar ko es riskēju šajā treidā. Tas nozīmē, ka jūs viņu visu varat pazaudēt visu, ja, bet šajā gadījumā parādīšu jums, kā iestatīt dažādas iestatījums, lai tas nenotiktu gadījumā, ja tirgus aiziet pret jums. Savukārt, cross, tas nozīmē, ka visu naudu, kas ir jūsu biržas kontā, jūs, kā saka, liekat zem sitiena. Ja? Un šeit šis te jaunums separate isolated, tas ir tas, kad jūs varat, piemēram, atvērt vienu un to pašu monētu dažādās cenu kategorijās. Un mums ir speciāla stratēģija, ko mēs mācāmies mūsu grupā, kur mēs nodarbojamies ar profesionālu tradingu. Un, ja jums gadījumā gribās arī pievienoties, tad noskatieties šo te bezmaksas video, kā saka, kriptomānija.lv/sleepsweeter tradoja, un kā mēs apgūstam tradojot kopā ar profesionāļiem ikdienā. Ja, un ja jums tāda vēlme ir, droši pievienoties. Tad apakaļ te. Tātad, aizsalietiet tas, kas jums ir vajadzīgs. Tālāk, kāpēc mēs tirgojam futures. Un atcerieties, salīdzinot ar spot tirzniecību, kur mēs iegādājamies tātad reāli kaut kādu kriptovalūtu, šeit mēs neko neiegādājamies. Iedomājieties, ka šeit ir vienkārši darījuma slēgšana, kuras rezultātā mēs noslēdzam kontraktu.
mēs noslēdzam kontraktu vai par to, ka šobrīd mēs ticam, ka cena ies uz augšu, tad mēs atveram pozīciju open, ja, tā iet uz augšu. Ja, savukārt, ja mēs ticam, ka cena kritīs, tad mēs atveram pozīciju open, tātad šeit apakšā rakstīts, atveram pozīciju, kas ies uz augšu, savukārt, ja mēs ticam, ka šobrīd tirgus ies uz leju, tad mēs atveram pozīciju short. Un tā ir tā interesantā lieta, ja, tradingā, un tā ir tā tirdzniecības esence, ja, tad, ja mēs, piemēram, atveram pozīciju, nav nekas savadīts, ja, atveram pozīciju, kas tā kā mēs ticam, ka tirgus ies augšu, it kā visiem tas parasti skaidrs, šobrīd cena, piemēram, šeit ir 1,8571, apmēram šajā te vietā, ja, un mēs ticam, ka cena tur kāps, piemēram, līdz $2 par vienu šo te kriptovalūtas vienību, ja, kā piemēram. Bet tas, kas paliek tā kā triki un kur daudzi nezina, un viņi nezina arī to, ka var tirgoties arī pretējā virzienā, kas bieži vien ir, es negribētu teikt vieglāk, bet dažreiz ir vieglāk. Mums pat ir stratēģija, pēc kuras mēs strādājam tādā formatā, kas saucamais short. Jā, jūs bieži vien redzēsiet, mūsu grupā admini liek tādus tā kā short, sell, shorti, jā, tā kā latviski smejamies, ka tie ir shorti, jā. Tā doma ir tāda, ka jebkurā gadījumā šeit jūs nepērkat reāli kriptovalūtu, jūs vienkārši noslēdzat darījumu par to, ka šobrīd cena ir tāda, un jūs ticat, ka viņi ies uz leju. Un bieži vien cilvēki man jautā, kā es varu pārdot kaut ko, kas man nepieder. Ja? Biržai pieder kriptovalūta, ja? Un viņi ir gatavi noslēgt ar tevi šādu tā kā derību vai līgumu, ja? Caur šo platformu, ka tu saki, ka šobrīd tā cena maksā tik, un tu domā, ka viņi ies uz leju, tad mēs tev aizdodam šobrīd šo kriptovalūtu, tas tā virtuālos minus nozīmē par šādu cenu, un mēs viņu atpirksim atpakaļ, ja viņi būs mazāk. Savukārt, ja būs pretējā virzienā, nu, tad tu par to kontraktu samaksā to naudas summu, ko tu esi gatavs riskēt. Saprotams? Nav saprotams, es zinu, bet jāpamēģina, lai būtu saprotams. Ja, bet te ir tā burvība, tā ir tirdzniecībā, ka jūs varat faktiski pelnīt abos virzienos. Nu, lūk, un tālāk, tātad, ko mums ir jāiestāda? Cik daudz naudas mēs taisamies izmantot? Tad šeit var manuāli ierakstīt, piemēram, nezinu, tur es esmu gatavs riskēt ar $10. Ja, tā būs tā pozīcija. Nu, tagad, protams, jāizvēlās. Iesim, kā saka, uz augšu vai uz leju. Pieņemsim, ka mēs ticam, ka tirgus kritīs. Pieņemsim, ja mēs spiedīsim uz leju, ja tirgus ir uz augšu, tad uz augšu. Ja. Kas ir interesanti, ja tad šeit ir dažādas tādas atzīmes, kas ir tirgus. Jums jāapskarās, lai šis būtu uz tirgus cenas, ja jūs tirgojaties momentā. Tad šeit, kā saka, šajā momentā mēs tirgojamies, šajā brīdī, ja mēs tirgojamies. Ja. Tas ir market cena. Savukārt, limit cenas nozīmē, ka jūs varat paredzēt kaut kad, kad jūs gribat iet, piemēram, šajā short vai long pozīcijā, kad cena būs attiecīgi kaut kādā citā vietā. To parasti ir forši izmantot, ja jūs saprotat kaut kādus grafikus un kaut kādas analīzes jau mākat veidot, lai jums nav jāsēž pie ekrāna, jūs to visu varat iestatīt un atstāt. Jā, tas viss notiksies līdz to automātiski. Tā ir burvība tradingā, ka daudzas lietas ir tā kā šādā formatā sakārtotas. Plus, šeit ir arī tāda forša lieta, kā plecs, jeb šo leverage angliski saucās, ja? Un jūs faktiski šo te plecu varat iestatīt līdz pat 50x. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē tikai vienu lietu. Ja jūs tirgosieties ar 10, ja jums, piemēram, ir €10 riskam, ja? Tad uzstādot, piemēram, to, ka jūs esat gatavi paņemt plecu 10x, biežai jums aizdos krietni lielāku summu, tad faktiski ar $10 jūs varat tirgoties ar pozīciju, kas ir $100 vērtībā. Ja? Tā kā ļoti interesanti lieta. Un tieši tāpatām arī uz saucamo īso pozīciju līdz pat 50x. Tā ir tā burvība, kas šeit notiek un kā redzat. Ja? Piemēram, ja mēs būtu šeit iegājuši ar short pozīciju, tad šobrīd mēs būtu tādā mīnusā. Atšķirība starp to, kādā formātā jūs atverot šo te pozīciju, kā saka, tirgojoties ar plecu vai bez pleca, tātad, jo lielāks ir plecs, jo agresīvāk būs cenu izmaiņa. Iedomājieties, tātad jūs 10 reizes vairāk uz vienu kaut kādu mazu šo skaitļu izmaiņu pelnat, ja, šajā gadījumā. Un, attiecīgi, jums īsāku laiku vajag būt treidā. Bet tas, protams, arī palielina risku pie nosacījuma, kad, ja nu gadījumā tirgus iet pretējā virzienā, ja, tad jūs ātrāk zaudēsiet. Nu, šeit arī tādu mazu paziņojumu jums met ārā, ka gadījumā, ja cena svārstīsies strauji, tad jūs ar to, ka jūs tirgoties ar plecu, jūs varat ātrāk savu pozīciju tikai pazaudēt. Ja? Tas ir iemesls, kāpēc mēs gribam iestatīt arī vēl papildus parametrus, kas saucās take profit un stop loss. Ja? Šajā gadījumā šeit ir jāatzīmē attiecīgi tā pozīcija, kurā jūs ejat, tad open long, tad šo jūs izvēlaties, ja open short, tad šo izvēlēsieties un attiecīgi ierakstīsiet
vai nu procentuāli, cik jūs gribat, lai tas take profit, tas ir tad, kur kādu peļņu sasniedzot, viņš automātiski aizvēr šo pozīciju, ja? Piemēram, nezinu, jūs interesē tur nopelnīt 25%, ja? Un savukārt stop loss, tas saucamais gadījumā, ja pozīcija iet pret jums, cik procents jūs esat gatavs pazaudēt no sava ieguldījuma, ja? Nu, piemēram, ka tie ir, nezinu, tur 15% šajā gadījumā. Šis viss, ko jūs šobrīd redzat ekrānā, ir bez jebkādas analīzes, bez jebkāda iedziļināšanās tirgu, monētā, vēl ko. Šis viss tikai ir tehniski, ko es jums tā kā, gribēju pademonstrēt un parādīt. Ja? Tā kā tādā formātā. Nu, lūk, un tā kā jūs varat to pozīciju vaļā, tad spiežam continue, ja? Un jūsu pozīcija tiek izpildīta. Ja? Ņemot vērā to, ka šo pozīciju atverot, man nebija nekādas tur, kā saka, cerības, ka mēs te kaut ko baigi nopelnīsim. Šis viss ir tikai, tāds demo versija, bet lai jūs arī saprastu, kāds viss reāli notiek, tad tāds viss arī izskatās. Kas ir interesanti, tad šeit pie pozīcijas atvēršanas, aizvēršanas, ja, jūs varat šeit arī redzēt tos iestatījumus, ko mēs iestatījām, kā teikt, profit un stop loss pozīciju, ja, un jūs tieši tāpat varat uzstādīt mākslīgi, kā saka, šo pozīcijas aizvēršanu no roku vai arī dzen, automatizēt to visu pasākumu. Nu, rekā mums tas smuki tagad viss iet plusā, ja? Mēs varam padalīties, ka mēs esam to 5% tagad nopelnījuši. Nu, ja jūs pēkšņi izdomājat pozīciju, teiksim, kaut kādā brīdī aizvērt, ja? Kā tas viss izskatās, jūs varat pārdot pa tirgus cenu. Ja, cik daudz jūs gribat pārdot visu pozīciju vai kaut kādu pusi no pozīcijas, te varat izvēlēties arī tajā pašā sakrā un spiest confirm. Ja? Nu, lūk. Un nopelnījām nedaudz naudiņu te jūsu acu priekšā. Kas teica, bez jebkādas analīzes vienkārši. Šobrīd varētu teikt, ka mums mazliet paveicās, ja būtu vēl ilgāk atstājuši, būtu, protams, vēl vairāk šobrīd nopelnījuši. Ja? Bet tieši tā tas arī darbojas. Gribētu teikt, tieši tik vienkārši tas arī ir. Galvenais ir sākt mēģināt, galvenais ir sākt tā kā darboties un izmēģināt šīs lietas. Šeit augšā ir arī tāds lodziņš, cirēziņš neturās, cirēz atverās, kas principā ļauj jums ierakstīt pozīcijas lielumu šeit, piemēram, tos pašus $10, ja, un te var ātri tā kā atvērt, aizvērt. Ja, bet, tas tā. To pašu var izdarīt šeit. Katrā ierīcē ir mazliet savādāk, un, kas saka, mobilais ierīcēs, tas viss izskatās vēl savādāk. Es ceru, ka jums palīdzēja šis video. Komentāros ierakstiet, ko jūs vēl gribētu redzēt, lai jums parāda kādas darbības, kādas funkcijas varbūt, kas vēl ir nepieciešams. Viss pārējais, kā es minēju, ir mums pieejams tātad mūsu trading apmācībās, kur mēs profesionāli apmācāmies. Tas ir šajā te meistarklasē, kā uzsākt tirdzniecību, ja, tas ir šis te pasākums. Ja, un tad, protams, paši pamati ir pieejami arī pirmajos soļos te vispār par to, kas ir kriptovalūta, kā viņi radusies, ko viņi dara un tā tālāk. Ja. Tā kā es teicu, šis ir bonusā visiem, kas atbalsta mūs, izveidojot Binexā kontu ar mūsu linku, kurš ir atrodams zem šī video. Un savukārt, ja jūs negribat mūs atbalstīt un būt neatbalstītājs, tad baudiet saturu nesteidzoties. Ja. Paldies par uzmanību, panākums tirdzniecībā. Galvenais ir mēģināt, startējiet. Kā saka, jo ātrāk to izdarīsiet, jo labāk, ja, priekš jums. Sākumā ierobežojot savu vēlmi skriet pēc lielās peļņas, nopelnīt miljonu, ja, sākat pamazām ar to summu, ar ko jūs varat startēt, un jums noteikti viss izdosies. Ja. Paldies par uzmanību, tiekamies citos video, tiekamies grafikos, tiekamies profesionālajā tirgotāja programmā, kas ir pieejama visiem šobrīd. Arī bez maksas vēl, manuprāt. To nočekojiet. Pagaidām.